Ko te ņems? Vienu. Tomēr. Nu, netakai. Šampu un tā. Raitī. Tā, kur tad te ir tāds? Labākais jau parastais vīriešu. Ne? Šito te paņemsim. To te paši. Pietiks. Tā, kur mums tās te? Tās laci. Šitie ir vai tā? Jau lūkrās. Un tāda neitrāla. Tas nav tīs. Sapratu es tagad. Jā. Pieliec man, beidzot. Jau neko. Nē, tas nav tas. Labi, ejam. Jā, tāda neitrāla vajag jau. Baigs spīdīgo nevajag. Jau būs laba šitas te. Ārkārtīgs sieviešu speciālists. Tas esi tu vispār, ja? Un kā parasti? Kainis, ja? Es tev pēc tam izstāstīšu. Kāpēc? Pa mums visiem. Es tu par televīzijas vai? Prieks. Man maisiņš ir pie šito te, pie riteni parasti. Jo viņi daudz, tik daudz, ka vairs nav kur likt. Grābekli ņemst? Nu, ņem. Pagad neko nav aizmirsis? Paiks. Sveda nulles nav, ja? Aizmirsuši neko nav? Svediņš nebūs. Tur viss. Pogu. Netik strauji. Man jau kājas ir paveicis. Pagā, man soma. Jā. Kam ir? Un tur sāk jau malku izstāvā. Vienreiz, kad bija augsta, bija vidus laiks. Nē, pagaid. Nu, te meit. Nu, es tā kā atceros, kad Bet šitā ne. es viņam mātā ne, bet tēvu es atceros. Un kur tā tēsnis tad ir? Kā pārzina, zin kā viņi mēs tā kā konkurenti brauka, viņi uz mums diezgan tā šķības skatās. Un tā viņi liek, viņi saka, 1,20 m ir zārki jābūt. Zārks ir 60 augstumā. Tas ir 1,80 m. Nu, es, ka iekāpa līdz pleciem, tad es saku viņai, ka man ir
1,90 m augums. Sanāca uzrakties, jā. Un tad mēs tos kauliņus liek vai nu blakus, citreizēji baigi sekls. Tad mēs tos kauliņus, piemēram, izvelk ārā, viss izvelk ārā. Parok dziļāk un tad uztaisa bedrīt un atkal tos kauliņus iekšā. Limbašu kapos tur ir ritīgi akmeņi apakšā. Es jau domāju, tādas te mēs vilk ārā akmeņus. Un es domāju, te jau nekas nav. Un tiem zem akmeņiem kauli, ritīgie kauli. Un tas sanāk, ka mums tie senči, viņi nešķiroja. Viņi pat uz ārku laikam met tos akmeņus. Tagad jau tā nevar. Ir tā bijis, kad, piemēram, mēs iemet kauliņus un čupā, mēs jau nepiefiksē, zin kā. Viņam mazaņi kauliņš šī. Un vienreiz viena meitene umurga iebļāvās. Oi, kauliņš! Es pats biju nobijies. No āzera mums vedi. Bet šie bija tur sajaukuši. Mums bija dāma domāt. Man atved poļu vīri. Un labi, viņš maisēja. Un labi, ka es skatos, tur polis kaut kas rakstīts uz to. Tur šilda bija. Es saku, pagā. Tu man ne to īsto atved. Tā zini, ko viņš no Anglija veda ar busu. Viņam tur vairāk tie bija iekšā. Ja man nebūtu tas darbs, ko es mājā darīt, sēdēt? Neviens jau tā, principā, es šī vecumā nevienam jau nav vajadzīgs, kā, piemēram, kaut kādu darbu atrast. Valstī tu ir vajadzīgs. Bet te man vēl priekšniece nesmādē. Vēl ļauj strādāt un kolektīva. Tas ir jautrāk nekā sēdēt mājā un... Vajag apakš. Kustās? Bet mēs tak viņu nedabū. Viņš tur būs vai atlīcina. Ārā vai nedabūs. Dabūs, nedabūs. Nebūs, nedabūs klāt. Domā, šito izvilkt ārā un... Mēs tak neizvilkt. Jārok šur papakaļ tos miltev. Vienam pazīstamam pusgadu laikā bija 3 bēris. Tur bija sievas māte, vecā māte un beigās tēvs. Un tad viņam sieva pateica, tu viņam šņabu neuzliki. Un tad viņš atnesa 4 pudeles mums pēdējās bēres. Viņš saka, man sieva teica, ka tu neuzliki uz katru stūri, tagad šeit tev. Tā, redz, šitie ir tā cieti, viņi vairs nelocās, viņi pārauguši. Iesim pie tām. Man nepatīk. Un te ir privāts mežs, bet es zinu, kā viņš pieder. Un tas saimnieks šodien nav te. Žēl, ja to ieglīt, bet ko darīt? Bet viņai nekāds kāda nebūs. Man tas speciālists, kas brauc, viņš saka, ka šitā te jāatstāja. Gar pašmīz nedrīkst. Tagad ejam, kur jūs ir gājuši? Es nenogrims nekur. Es kur tā kā taka. Kaut kā līdz augšai jāuznes, es nezinu, varbūt bez pīpauz uznesīs. Kā, puišiem iet? Ir iekšā kapam, garāk un nesmukāk. Tāda kuplaki, kad mēs čupu uztaisīs, tāda kuplaka čupai virsū. Vēl sīkie tīklojumam, jūs pēc tam redzēs, ka mēs tīklu uzsitīs.
tā jāsaprot. Tā ir pieņēmums pie mums ir te province. Un, ja mums ir tagad ir mazāk puķis, ja daudz puķis, tad mēs pušķi arī krust. Nu, vēl mums pēc tam pirms bēriem tad svecīts jāpiededzinās šitās te 4, kas tur ir. Tā visa. Jāpagrābs kaut kas ir. Kamenīts pirmais. Domā, ka tu iziec? Es ir pirmo reizi tagad redzu. Te jau nāks pavasars, nenāks? Būs silta vasara. Nu, es kaut kā, man maijā jau patīk peldēties, bet vai šogad varēs maijā? Tad viss tāds skats, ka ne. Vēl nav. Un tā mēs te cīnās parasti augstajā laika busā. Tā kā vasara. Vasarā mēs kaut kur nobrauc un tā ārā mēs ģērbjos. Aiz busu noslēpjas. Citreiz mēs ģērbas un tās sievietes iet garām, es smējos, kad kolēģi pievelk tos sievietes uzreiz, kad jāģērbas. Pirms kaut kādas lodzi jāpavingroja. Bet viens otrs pa manim te smējās, ko es daru. Nu nav tā, ka taisina asins rīta sākās. Nu labi, šodien asins rīta man ir. Es, kad biju jaunāks, es vispār skrēju apkārt kapiem. Nu, laicīgi jau, pusstundu pirms. Un, ka iesildas, un tad vispār forši rakt, ne piekūst, neko baigi forši rakt, nejūt, ne smagumu, neko. Piemēram, labi, tur rakšana vēl tā, bet tos dēļas, tā liekas, ka smāk, mugurē bišķi tie odzi. Иди, Валера. Ушите. Они все смотались уже, да? Es, kad vienreiz viņam iedeva pusgadu apakaļ, un tad viņš katru dienu nāk, ja viņš ieraudz, ka es te. Es pat nezinu, kā viņu sauc. Nu tā atmetsi to pie īpašana vai nav? Nu kā nevar, nu? Jāsāk beidzot ar sportu nodarboties. Viņš ir te sociāla māja. Nu. Viņš no turieni. Viņi tur dzīvo. Viss. Metā prom. Vai nekarējās? Lai mums te pretenzijas uzstādīja, tev borku taisīja. Jā. Šodien man lekcija lasīja. Tas mums nav un šitas nav. Anesteziologu. Anestēzija, labi, nākošu nedēļu nopiks tev. Uz beigām iet. Tā, neesi kārtībā, ne?
Viņš nepatīk. Jā, vēl tas ir palicis. Normīgi, kas te ir rakstīts? Nekas tur vārds. Drēbis. Un šitas? Ar nekas Viktoris Grimnāri. Pagad, te vēl kaut kas ir. No šita ar nekas nav. Nav nekas prātīgs. Sāksim ar ko? Ar apakšēju. Nu, Ar kaut kas necils saņemies. Ka uz plec neuzkrīt. Kruštus jau uzvelk un tu jāmazgāji. Ot šitas arī tāda lieta, kad sākumā vīrieši nemācīja uzvilkt, vīriešiem māk tikai novilkt. Tagad mēs ir speciālisti. Es ugunsdzēsēs strādāju, tur es pie visu pieradu. Nu, pirmo reizi tā bija pigorīgi, kad ģērb, bet vienu, divas reizes un visu, un aizgāja tā lieta. Nu, sākumā gan bija, man bija bail, morga iet. Kaut vai es nekāds puika jau nebija 40 gadi, bet nu. Bija bail tomēr. Nu, jā, es atceros, tur viena dāma strādāja, viņa saka, pagaidi, es tūlīt aiziešu līdz slimnīcai. Es saku, ej, tak tu galīgi. Es izskrēju ārā. Es neko negaidīju. Es ārā gaidīju, ka viņi ir atnāk apakaļ. Tas ir tā kā darbs jau tagad ir. Mēs ir pieraduši, darbs ir darbs. Kaut kā ienāk citreiz prātā. Nezinu, es domāju, kurš man ģērs? Un kāds es izskatīsies, tā kā tajā filmā nebija, ne? jo. Darbs ir iemācījis kaut kā domāt savādāk par nāvi. Vienkāršāk pieiet pie tev lietu. Nav tā kā kādreiz. Tagad ir vienkāršāk. Tā kā citreiz kapos kāds pasaka, viss mēs tur būsim, un mēs jau tagad tā doma. Gan jau mums tur pienāks tas laiks. Un neko tādu īpaši vairāk ne. Nevarēsim. Baigi nepārdzīvot. Tad jau šito nevaru. Nepārdzīvot. Nē. Es jau dēlam sastāstīju, kas jādara, lai neraud, un nekādas galdas netājas, turpat pie kapiem. Nopērk šņabu, un tie, kas atnāk, lai pacienā ap īrādziņiem un šņabu, un viss. Savādā pie galdiem, jo citreiz dziesmas arī sākās un dīs. Gribu, lai visi dejo, ja? Jā, es gribu, lai nebēdā, lai priecājās. Pazīstamiem man daudz. Pat klases biedri un kas nav bijuši. Vai te es kādreiz domāju, ka es būs tas, kas viņas pavadīs pēdējā gaitā. Draugi bija daudz. Tev bišķi viņa savādāk aizdomāja. Nu, drusku savādā. Nē, nu, vairāk zinu, ka bija ja bērns. Un tad, paldies Dievam. Tas ir reti bijis. Bet, nu, tad gan bišķi ņaumulī kaut kā jūtās. Bija darīšana ar ruļiem, ka ruļis bija mums jāskrūvē, bet paldies Dievam. Man bija kolēģis, viņš rullēja, darīja, bet es nezinu, kāpēc viņam nesanāca. No rīta, ka mēs viņu izvilku ārā, izņem tos ruļus sāk ķemmēt, nu, baigi minimāli efekts tas dēļ. Mēs cenšamies taisīt dienu pirms. Jā. Jo visādi var visādi varianti būt. Viņš var, nu, tā kā testēt un visādi šitā te. Jānodzen mammītei ūsīs.
Kaut kas nav. Normi mēs nav rītīgi paņēmuši. Aha, palicis ir tur, jā. Redz, ka mazga brīli jāvalkī. Jā. Bišķi tauciņi palikuši. Rītā šņapaņies. Cilvēki arī domā, citreiz šņab mums nes. Viņi domā, ka mēs ar šņabu mazgatos mirušos. Bet ar ūdeni un šampūnu. Šampūnu vai arī ar šito lielu stauks. Ļodiņu vajadzēja. Nu jā. Ko jūs tagad darīsiet? Mārlu un šito te samērci šņabā izmērci un jāliek uz seju, lai kas to lai zina, vai nu māmies līdz rītam, lai zils nepaliek. Mēs viņu te kustinājuši. Visādi gadās. Cilvēks paliek zils un tāpēc tam jāgrīmē uz nebēdu. Es ir diezgan paslīgs. Nu, tāpat būs jāpagrīmē drusciņ, lai mammas ir smukaks. Un ko jūs viņai vecē? Nu, to te. Kas viņš skaitās? Pūders būs bišķi. Tā tējās nepalīdz, tas ir, kā viņš saucas? Jā, krēms tonāls. Ja, nu, citreiz arī pūderi vajag pa virs vēl. Kur viņš manī? Tā, nu, vēl, ja. Lai neizgaro, plējumais uzliek. Citreiz ilgāk jāguļ ir. Nu, ka mēs atved no slimnīcas vai no kuriem. Un tā tevi, lai neizgaro, mēs vēl plējumais sliek pa virs. Tā brilles ir mammai. Bet pēc parasti jau visur, kur esi bijis, anestezija pa vienam strādā. Nu, ģērbēji. Jā. Tāpēc, ka mums ar anesteziju darbs ir, ar šņābu. Šņābs jau arī anestezija nav, vai tā? Tu painteresēs māsai, ko viņa saka par to. Ir vai nav anestezija? Tu tici, ka kaut kas augstāks ir? Kaut ko jau tic, bet nu ne īpaši. Citreiz pārdoma, nu nav tā. Nav tur nekāda dzīve, tur ir tums. Bet tad, ka mirušais tur nonāk debesīs vai ellē, tam tu tici? Vai šķīstītā? Es ticu tam, ka tur ir garlaicīgi. Tur ir mierīgi, bet tur ir garlaicīgi. Kapā, jā? Jā. Es neticu, ka var pārdzimt tur par dzīvnieku, piemēram. Nu tā, mēs ir runājuši viens ar otru jau sena klasbiedriem un ko tur, bet es negribu pa zirdziņu būt. Vai pa pelīt. Tu zini, es biju nobijies te vienreiz kapos, arī es biju 11, bet strādāju, man tur smilti bija jāved. Tā es jau pieredzu, es varu staigāt, kādreiz tā neumulīgi bija, bet tagad es varu staigāt vienalga pa nakti vai kā pa kapiem, bet iet caur kapiem. Bet te vienreiz es ilgi nostrādāju, es biju piekus. Un es ieraudzīju, man liekas, ka balts kaķis izskrēja caur krūmiem. Un es beigās sāku pētīt, tas bija 11, jau tāda krēsla, zin kā vasarā. Un es sāku pētīt, nav tas kaķis, nu nav tak viņš. Un man tā neumulīgi palika, es te jāmet miers, jābēgi. Nu es nezinu, vai tas bija spoks vai kas. Nu redzējis es nav točnā. Man gan cilvēki saka, ka ir redzējuši to un šito. Es tev pateiktu, zini, kā man dzīvē, jo katru no 30 gadu sākot, vēl līdz 30 tu neko nejūti. Pēc 30 kaut kas iesāpās, ne tās, nu labi, tad vēl sporta. 40 jau vairāk, 50 vēl vairāk un 60 atkal cits sāps un tu nezini, tādas vēl nav bijuši. Vienīgais palīdzot šitas te.
Šito, ko uzķeta, nekas nesāp. Vienīgais, ka beidz viņš šito te tagad mocas. Miers, man šodien tenis jāspēlē. Šodien tenis vēl jāspēlē. Tas mums citreiz, kad jutis, ka saslims vai vēl kaut ko. Šitai mums bāriņš. Krūzīts un rezervus šņabīts. Šāms arī, bet mēs to nezer. Es nezinu, man šāms negaršo. Čau! Vasara atklāja! Jā! Rekutēni izgalcī. Mēs te tad, kā vēši nav, mēs te puikas sasauc. Ko tu organizēji? Nu, principā, jā, es sāku. Vienu pierunāju otru, un tad mēs te savācās kolektīvus 4-5 cilvēki. Cik gadi? Pirms pandēmijas jau mēs sāku visu to te darīt. Nu, jau kāds 6-7 laikam. Vispārējais pingpong spēli, tad jau bija jaunāks, tad uz sacensību brauc, tepat Limbaža rajonā organizēja sacensības. Nu, skriešanas uz tādas gan es vairs nepiedālos un futbolā. Es iet skatīties un puikas lamā. Šitas te ir mans soliņš. Nu, tagad jēna, bet parasti ir saula. Un ja ir vējš, tad mēs te to galdu atmest te aizvējā. Šī te noliek un tas spēlē. Airoņas uz sacensības iet, kad airēšanas sacensības, reku puikas, ja es kādreiz arī airēju, man patīk tur tribienes pasēdēt un pavaļaustīties arī. Ko tu bļausties parasti? Nu kā? Ātrāk! Finiš! Kā kādreiz treneris bļāva. Finiš spurtu. Es jau vienreiz tā izdarīju. Tu zini, kā man izlamāja tas Genādijs. Ka es noņēmu airu un es vairāk turas nekā aire. Nu, paire, un zinu, ar airu turas. Tā kā, nu, es jau zinu to lietu. Viņš saka, tu man salauzīs airu, un viņš man ritīgi izlamāja, ka es puikam noņēmu. Nu, pazīstams puika bija, viņš man iedeva. Un tā es vairs neriski, tā labākā updēle. Tas ir gandrīz tas pats, tikai stāvs. Makšķernieki visi ir runīgi. Pienāk klāti, kaut ko parunājas un uzprast kāds loms. Un... Tu nemakšķerē? Nē, es esmu makšķernieks teorētiķis. Es uzprasu večiem, ko noķēruši, cik liela. Nu, un galvenās jau te, es jau vasarā uz dēļiem sauļojos. Visi parasti grib te, bet uz dēļiem tur mēs ir maz. Nu, te tagad, es nezinu, kas te tagad būs. Te pat dejplats varbūt un viss kas. Līdz šim nebija. Tev patīk dejot? Tad, kad šņabiet ir. Normāli jau man patīk skatīties, kā ir sevišķi mūsdienīgās dejas. Ko ātri kustas, bet es jau tik ātri vairs nemāku pakustēties. Nu, uz ballēm tur ir tā. Uz kādu zaļumu balli. Nu, tur jākal tāda kondīcija jādabū, anestēzija jāieņem, lai garīgais būtu, lai tu vari dāmu uzlūgt, tāpat kā jaunībā. Nē, tas ir cits, vakar bija cits puisis. Reku man jaunība aizlaiž. Tā ir tava jaunība? Jā. Tu sagribētu tagad? Gribēt. Bet nu jau. Tas ir jāaizmīras. Tāpēc es ietu sacensības tur pasēdīt. Es tāpat novēru, kā kuram tehnika. Es smaļoties biju, nebija kanoists. Bet es gan iemācījos, mēs mainījos, ka treneris nereiz te mēs mainījos ar tām laivām. Bet es iemācījos ar to kanoju jābraukat. Tad jau tu esi šeit uzaudzis, var teikt. Nu jā, Limbažs piedzimis un uzaudzis un tepat būs jāpaliek vecajam. Kā tas vīrs? Čau, Gvido! Kā tas vīrs? Nesvīst nemaz. Viņš te strādā tagad, es tik nesaku kādu sakars ceļiem te.